Pepa Cūciņa ir bijusi mūsu ekrānos jau vairāk nekā 20 gadus, un šajā laikā gandrīz viss šovā ir mainījies. Ievads, māja, tēli, animācija. Nekas vairs neizskatās un nejūtas tāpat kā 2004. gadā. Un šodien mēs tieši analizēsim, kā Pepa Cūciņa ir attīstījusies, un daži no šiem pārmaiņām jūs pārsteigs. Sāksim ar to, kur tas viss sākās. Pepa Cūciņa pirmo reizi tika demonstrēta 2004. gadā, taču šovs patiesībā tika radīts 2 gadus agrāk, 2002. gadā, animatoru Nevila Estlija un Marka Beikera vadībā. Un oriģinālā versija atšķīrās no tā, ko mēs zinām šodien. Pirmajā pilotsērijā stāstītājs iepazīstināja ar Pepu un viņas ģimeni. Viņš būtībā aprakstīja katru Cūciņa ģimenes darbību. Dialogu bija ļoti maz. Un stāstītājs arī raksturoja Pepu kā mazliet valdonīgu, bet tomēr lielisku māsu un brīnišķīgu meitu. Dažreiz Pepa var būt mazliet pārāk valdonīga. Kad šovs oficiāli pirmizrādījās 2004. gadā, tas jau izskatījās un šķita pilnīgi atšķirīgs no sākotnējās ieceres, un kopš tā laika tas nekad nav pārstājis mainīties. Viena no lielākajām un redzamākajām izmaiņām šovā ir māja. 20 gadus Cūku ģimene dzīvoja vienkāršā ēkā ar dzeltenām durvīm, kas bija vērstas uz kalna kreiso pusi. Tas arī viss, bet tagad māja ir pilnīgi citāda. Ieeja ir pārcelta uz labo pusi, ir jauni logi, piebūvēta garāža, lai gan ģimene visticamāk to nekad neizmantos, lai novietotu automašīnu. Dārzā tagad ir slitkalniņš bērniem. Vecajai mājai uz jumta bija arī TV antena, kas tagad ir pazudusi. Un iekšpusē pārmaiņas ir tikpat lielas. Ir lielāka virtuve, pavisam jauna viesistaba ar plakanā ekrāna televizoru, atsevišķas guļamistabas visiem 3 bērniem. Cūku ģimene ir nopietni uzlabojusi savu mājokli. Un kopš māja mainījās arī raidījuma sākums. Vecajā ievadā Pepa parādījās stāvot virs raidījuma logotipa, un tad iekrita pagalma zālē. Bet jaunajā versijā pirmais, ko mēs redzam, ir jaunā māja, un Pepa iznāk tieši no tās. Debesis izskatās gaišākas un zilākas, un veids, kā Pepa iepazīstina ar savu ģimeni, ir pilnīgi atšķirīgs. Iepriekš katrs tēls rukšķēja, bet tagad vairs neviens nerukšķ, viņi vienkārši smejas. Džordžs agrāk skrēja pie Pepas un apstājās viņas priekšā, bet tagad viņš metās viņai virsū un nokrīt uz zemes. Un tā kā mazā Īvija tagad ir ģimenes daļa, Pepa ievelk kadrā bērnu ratiņus. Pat vecāki ir nomainījuši puses. Mamma Cūciņa agrāk ienāca no kreisās puses, bet tētis Cūciņa no labās. Tagad viņi ir samainījušies vietām. Mazas izmaiņas, bet kad tās pamani, vairs nevar neievērot. Kad seriāls Pepa Cūciņa tikko sākās, ģimene bija vienkārša. Tikai 4 locekļi – Pepa, Džordžs, mamma Cūciņa un tētis Cūciņa. Un bez viņiem mums bija vecmāmiņa un vecpaps Cūciņa, onkulis un tante Cūciņa, māsīca Kloja un mazulis Aleksandrs. Bet pamazām tas mainījās. Tante Dotija bija pirmā jaunā papildinājuma Cūciņa ģimenē. Viņa tika pieminēta jau 2011. gadā, bet īsti parādījās seriālā tikai 2025. gadā. Atklājās, ka viņa ir mammas Cūciņas sen pazudusī māsa, kura dzīvojusi citā valstī. Un tad nāca pats lielākais pārmaiņu brīdis – mazulīte Īvija. Neviens negaidīja 3. bērnu, un viņas ierašanās pilnībā izmainīja ģimenes dinamiku. Džordžs no jaunākā kļuva par vidējo bērnu. Ģimene, kas sākumā bija 4 cilvēki, tagad ir izaugusi līdz 5. Ja atgriezīsieties un noskatīsieties pašas pirmās sērijas, Pepa patiesībā bija diezgan nejauka. Viņa bija pavēloša, rupja pret Džordžu un mēdza smieties par citiem, kad viņiem kaut kas neizdevās. Viņa smējās par tēti Cūku, jo viņš slikti spēlēja futbolu, un bija arī pavēloša pret Sūziju. Bet, kad seriāls kļuva populārāks un sāka sasniegt miljoniem bērnu visā pasaulē, veidotāji acīmredzot nolēma padarīt viņas tēlu maigāku. Jaunākā Pepa ir laipnāka, pacietīgāka un daudz iejūtīgāka pret cilvēkiem sev apkārt. Viņai joprojām ir savi brīži, bet tā ļaunā nots, kas raksturoja viņas agrīno tēlu, ir pilnībā pazudusi. Agrīnās sezonās pasaule bija ļoti maza. Pepa pilsēta, parks, vectēva Cūkas dārzs, skola. Tas arī bija viss. Taču 20 gadu laikā viss ir mainījies. Cūku ģimene tagad ir ceļojusi uz Franciju, Itāliju, Austrāliju un pat uz Ņujorku. Katrs ceļojums iepazīstināja ar jauniem tēliem, jaunām kultūrām un jaunām stāstiem, kurus agrākās sezonas nekad nevarēja pastāstīt. Tagad lūk izmaiņa, ko gandrīz neviens nepamanīja. Debesis. Agrīnās sezonās Pepas pasaulē debesis bija vienkāršas. Dienā gaiši zilas ar dažiem mākoņiem, naktī tumšas ar zvaigznēm un dažreiz vētrainas vai sniegotas, atkarībā no sērijas. Tas arī viss. Taču jaunākajās sezonās debesis ir pilnībā pārvērtušās. Tagad saulēktā un saurietā var redzēt oranžas un violetas nokrāsas.
Sērijā, kurā tētis Cūka gatavo sieramērci, ir debesu krāsa, kas šovā iepriekš nekad nebija parādījusies. Tā ir maza detaļa, bet tā parāda, cik daudz vairāk rūpju un uzmanības tagad tiek veltīts katrai sērijai, salīdzinot ar to, kā bija pirms 20 gadiem. Un mainījušās nav tikai debesis. Arī pati animācija ir ļoti attīstījusies. Sākumā šovs bija vienkāršs un plakans, un tieši tas bija tā šarms. Bet tagad animatori dara lietas, kas pirmajās sezonās būtu bijušas neiespējamas. Krāsas ir daudz spilgtākas, un animācijas ir detalizētākas. Lielisks piemērs ir Pankūku dienas sērija, kurā Miss Rabita gatavo izsmalcinātā restorānā. Mēs redzam, kā viņi iesit olas, ātri sagriež sastāvdaļas un žonglē ar pankūkām gaisā. Tāda veida plūstoša, detalizēta animācija agrīnajās Peppas Cūkas sezonās vienkārši neeksistēja. Šo raidījumu vienmēr ir bijis jautri skatīties, taču vizuāli tas tagad ir pavisam citā līmenī, salīdzinot ar to, kāds tas bija sākumā. Parunāsim par tehnoloģijām, jo Peppas pasaule tagad nopietni ir panākusi reālo pasauli. Agrīnās sezonās Cūku ģimenei bija vecs, kantains televizors, tāds, kas izskatās it kā tam vajadzētu atrasties muzejā. Viņu dators bija tikpat novecojis. Bet tagad viesistabā ir liels, mūsdienīgs plakanais ekrāns. Mammas Cūkas birojā ir augstas klases datortehnika. Peppa fotografē ar vietālruni, un tētis Cūka pat ir uzstādījis mājās kameru ar monitoru. Bērniem domātai pārraidei tas, ka tā seko līdzi mūsdienu tehnoloģijām, patiesībā ir ļoti svarīgi, un tas kļūs vēl aktuālāk, turpinoties raidījumam. Tagad parunāsim par automašīnu. Raidījuma sākumā tētis Cūka brauca ar sarkanu kabrioletu. Vienkārši, klasiski, nekādu iebildumu. Bet tad kādu dienu viņš atgriezās mājās ar pavisam jaunu, zilu, elektrisko automašīnu. Un šai bija vārds Rodžers. Rodžers prata runāt, viņš varēja pats braukt, un reiz gandrīz dabūja stāvvietas sodu, jo policija nebija pārliecināta, vai pašbraucoša automašīna vispār ir likumīga. Tomēr gal galā tētis Cūka atgriezās pie vecās sarkanās mašīnas. Bet tagad ir notikusi vēl viena izmaiņa. Sērijā izmēģinājuma brauciens tētis Cūka nopērk vēl vienu jaunu elektrisko automašīnu, šoreiz ar jumtu un bez spējas runāt. Un iemesls šai uzlabošanai patiesībā ir ļoti sirsnīgs. Viņš to nopirka, jo ģimenei bija nepieciešams vairāk vietas un labāka drošība, gaidot mazās Evijas ierašanos. Un tas mūs noved pie Evijas, viena no lielākajām izmaiņām, ko šovs jebkad ir veicis. Neviens negaidīja, ka Cūku ģimenei pievienosies trešais bērns, un viņas ierašanās patiešām mainīs seriāla virzienu. Bet pats interesantākais par Eviju nav tikai tas, ka viņa vispār ir, bet gan mazā sirds formas zīmīte uz viņas vaiga. Jo 20 gadu laikā, kopš pastāv Peppa Cūciņa, nevienam tēlam nav bijusi tāda zīmīte. Visi pārējie cūku tēli šovā izskatās vienādi. Tad kāpēc Evijai uz sejas ir sirsniņa? Vai tā ir vienkārši jauka dizaina izvēle, vai arī aiz tā slēpjas kas vairāk? Arī Džordžs ir ļoti mainījies. Lielāko daļu šova vēstures Džordža vārdu krājums būtībā sastāvēja tikai no viena vārda – dinozaurs. Taču jaunākajās sērijās Džordžs runā pilnos teikumos. Vienā no nesenajām sērijām, kur Peppa un Džordžs dodas pirkt saldējumu, Džordžs saka īstus vārdus. No bērna, kurš agrāk tikai raudāja un teica dinozaurs, tas ir milzīgs solis uz priekšu. Džordžs aug, un izskatās, ka šovs turpinās attīstīt šo virzienu arī nākamajās sezonās. Un visbeidzot, viena no aizraujošākajām pārmaiņām šovā ir tas, kā tagad uz ekrāna tiek attēlota iztēle. Vecākajās sērijās, kad kāds tēls kaut ko iztēlojās, tu to nekad īsti neredzēji. Sērijā izdomātais draugs Suzija iztēlojas draugu vārdā Leo Lauva, bet Leo Lauva nekad neparādās uz ekrāna. Tev vienkārši bija jānotic viņas vārdiem. Bet tagad, kad tēli kaut ko iztēlojas, mēs to patiešām redzam, kā tas notiek mūsu acu priekšā. Sērija Lava ir lielisks piemērs. Šeit Cūciņa ģimene spēlē izdomātu spēli, kurā viņi izliekas, ka grīda ir lava, un visa istaba pārvēršas par lavas ainu tieši tavā acu priekšā. Tā ir radoša izmaiņa, kas padara šo šovu daudz aizraujošāk skatīties un paver pavisam jaunu stāstīšanas iespēju pasauli nākotnes sērijām. Tātad, pēc 20 gadiem Peppa Cūciņa joprojām mainās, un godīgi sakot, labākais vēl varētu būt priekšā.